Un turpinām ar aktualitātēm Latvijā. Viens no Siguldas atpazīstamības simboliem panorāmas rats pagaidām netiks nojaukts. Doma to nojaukt pērn pieļāva Siguldas novada pašvaldība, uzskatot, ka tas savulaik ir nokalpojis un kļuvis bīstams. Panorāmas rats siguldiešus un viesus vizina jau 40 gadus, bet pašvaldībai pieejamos dokumentos nav norādīts, cik ilgs ir tā eksploatācijas termiņš. Arī atrakcijas izskats līdz šaubīties par tās drošību, tāpēc tika veikta tās tehniskā ekspertīze, kurā atklājās, ka tā droši var kalpot vēl dažus gadus. Turpina Vidzemes televīzijas kolēģi. Lai gan jau 40 gadus vecs, Siguldas panorāmas rats savu popularitāti nav zaudējis. Ik mēnesi to apmeklē 3 līdz 5 tūkstoši cilvēku. Tā apsaimniekotājs stāsta, ik gadu ratam tiek veikts tehniskā stāvokļa novērtējums, un līdz šim būtiski bojājumi netika atklāti. To kārtējo reizi apliecināja arī pašvaldības pasūtītā neatkarīgā ekspertīze, ko veica Rīgas Tehniskās universitātes speciālisti. To visu pārbaudīja vīri ar 450 kg smagumu, sakrāmējām smilšu maisus un nostāvēja veselu mēnesi, teiksim, statiskā slodzē, pēc tam braucošā atkal kādu dienu apmēram, kamēr viņš šeit strādāja, viņi grozīja viņu. Nekādu izmaiņu. Pēc ekspertu norādījumiem apsaimniekotājiem bija vien jāizmetina konstrukcijā radušās nelielās plaisas, erozijas mazināšanai jānotīra un jāuzliek papildus betona kārta balstu pamatnēm un jānovērš citi maznozīmīgi defekti. Man nav nekāda iebilduma, lai turpina darbību, ja viņš ir tehniskā kārtībā un atbilst visām normām, kāpēc ne? Jā, es esmu braucis, viņš ir droši. Cik sen tu brauci? Pirms kādām 2 nedēļām ar viņu brauc. Bailes nebija? Nē. Pagājušajā gadā panorāmas ratu apsaimniekotājiem beidzās ar pašvaldību noslēgtais zemes nomas līgums. Tas tad arī domas deputātiem licis aizdomāties, ko ar to iesākt tālāk. Pēc ilgstošām pārunām tika rasts kompromiss. Ja ekspertīze apliecinās rata drošību, tas savu darbību varēs turpināt. Līgums pagarināts vēl uz 3 gadiem, kad atkal pie šī jautājuma pašvaldībai nāksies atgriezties. Arī tad, kad ir šīs ekspertīzes atzinums, tāpat īpašniekam ir jāveic ikgada pārbaudes, ko nosaka likums bīstamām iekārtām Latvijā. Bet pēc 3 gadiem atkal būs jāveic tikpat liela ekspertīze. Jāpiemina, ka par panorāmas rata saglabāšanu pagājušajā gadā iedzīvotāji vāc arī pārakstus. Pret pilsētas atpazīstamības simbolu nojaukšanu parakstījās vairāk kā 2000 siguldiešu. Elīna Lapiņa, Kalvis Krūmiņš, Vidzemes televīzija.